Бля, kāds ņirgs dabus pa jebāļņiki, bet jebā, bļai. Neīt. Šitas tak neīt. Labrīt. Nedienas ar tām stojkām. Nu te tā. Te bija līdz tai pusē kaut kur aizlūzis. Te viss bija vaļā. Šita viss augš. Vaļā. Un kaut kādā veidā man tas viss nolūz. Okay. Jā, kaut kā tā. Nevainais, ka nejānu mežā nekur kraujot ārā materiālu. Kaut kā laikam uzsita galiem. Nekā. Nolūzās. Kā viņš bet tur jau bija zināms jau, ka tur tāda problēma būs. Kaut kā tāda, nu labi, strādāt var. Trīs ir. Tādā ziņā šeit labi, nu, kad nav jākaitā otra kasete. Neko darīt. Mehāniķiem paziņots ir. Nu, stojks jau vispār tāds dzīvi redzējušas. Kaut kā tā. Tā sanāk tā stojka, kur parasti arī liek kausi. Tuvās cirsmās, vai arī kaut kur nedaudz jāpārbrauc ir, vai uzpakojot, nedaudz noliec viņu tur. Un tā arī ir tā lieta, ka tur ir baigās slodze tam visām pasākumam. Nu, ot. Jā, te jau vajadzēs vēl. Šitu arī laikam te jāmetina, šitas visi arī vaļā pa plaisu. Labi, kaitai. Braucam. Gaidām mehāniķi. Tad jau redzēs, varbūt, ka vispār spriežot pēc tā stojkas, varbūt, ka vispār tur vajadzētu īstenībā jaunu viņu. Bet nu labi, to jau redzēs. Ko tur izdomās. O, lūk, tur arī jāmaina. Nu tā, pastāstīs nedaudz par to programmu. Šie ceļi, ko Harvesters ir sazāģējis. Viennoši to. Šitie ceļi, ko Harvesters ir sazāģējis. Un te var programmā diezgan daudz ko izdarīt. Samērīt attālumu, visu. Un arī jāskatīties, kas ir uz tā ceļa. Teiksim, reku sarkanais, tur, kur nav bijis, nav neviens braukts. Uzspiežam, jā, palūram, kas tur ir. Tā, kas tur ir? Te ir bārmasa, nedaudz malka, kaut kāda pagale un priedz baļķi. Lielam, nu, pēc tā es varu izsecināt to, ka tur ir reāli priedi pamatā tikai. Un tajā gabaliņā, ko es iezīmēju, kopumā ir 3,8 kubiki. Nu, protams, arī var redzēt kopējos kubus cirsmā, kopējos, kas ir vispār, kādi materiāli, cik sazāģēti. Un tā tālāk. Un. Cik es esmu izvedis katru dienu. Tātad te nonulēju. Tur 59 bija vakardien. Nu, baigi tālu visu laiku jāvizinās bija. Tā kaut kā. Tā tas te viss notiek pamazītiņām. Tad katru atlikums vēl ir 707 kubi cirsmā. Šai pusē 3 sotaki. Šai pusē 3 sotaki un otrā pusē tur vēl 4. Kaut kā tā. Sākšu vest. Tagad traktors vēl pasildīsies nedaudz. Cik ir grādi? Grādi ir hidrolikai 8, vismaz līdz 15 jāuzsild. Tu ar lēnā garā kustēties iekšā mežā. Kaut kā tā. Un tā braukšana, jā, tur diezgan trakas, 3,5 kilometri tas apels. Bet labi, kaitēji. Jāskatās, kas tur būs ar to stojku. Mehāniķi brauks vai sūtīs kaut ko metināt, tad jau redzēs. Pagaidām. Reku maziņš lifehacks. Nu, jauniņiem, kas strādā. Un kā tev vieglāk ir vienkārši saprast, cik tu tālu es pilnībā nolasījis visu sortimentu, vienkārši paņem, noliec krustā. Un tad tu zini to, ka tu brauc iekšā. Ne, tu pēc kārtas arī vari nospriest, cipā,
cik tu tālu tur esi noņēmis un tā tālāk. Bet pa lielam ir tā, ka, ja tu uzliec šādu krustiņu, tu vienkārši nākošajā reisā, kad tu brauc uzreiz jau iekšā, tu jau redzi jau, все, viss, man tur ir viss tukšs. Nu, uz priekšu jau nolasīts, izgrābstīts ar sniegu. Braucu tālāk. Es nevaru taisīt vaļā šītos te riektiņas. Parasti ņem līdzi. No tā, ka tu attaisi, un šajā gadījumā, ka tālu jābrauc. Un tas jau, tas vienkārši noēst. Viss viņa beidzās. Jo, zin kā, tādā garš šī mutē, pīpēt tas atmets, ko man nav ko darīt. Paralēli. Kaut kā tā. Starp citu, jā. Pīpēšana Zviedrijā atmet. Vienā dienā. Braucot no Zviedrijas uz mājām. 2 paciņas pīpē. Kaut kādu beigo laiku. Bet kāds, nu vienkārši visu laiku. Katrs reizes pīpē. Un tā. Un vienkārši man pašam sāka tā kā ļoti nepatīk tā smarža, smaka, smirdoņa. Jā, šis braucot uz tā kā maiņu jau domāju tāds, nevajag. Jāmet nost. Un tad to visu mēnesi, ko es te biju, baigi domāju par to. Domāju. Braucot mājās sapratu, ka viss. Mums sanāca tagad dienas reizes, uz pa nakti braucām. Pa ceļam vēl pēdējās cigaretes nopīpēja, uzkāpa uz prāmu un viss. Un tas bija pagājušā gada, marts vai aprīlis, neatceros. Kaut kad tad, jā. Tagad tā. Ja ļoti grib, tad redz, ka var. Nopīpējis precīzi 10 gadus. Dienā. Var uz viens rokas pirkstiem saskaitīt, cik dienas es nebiju pīpējis. Tā kā, ja tev vajag kādu padomu, kā atmest pēc miķes neķiešana, droši prasa man. To es esmu izdarījis. Nu, labi, tur jau saka tā, kad pirmais gads ir tas vieglākais, pēc tam vēl pēc 3 gadiem atgriežās cipa tā doma un tā tālāk. Man ir bijis tā, ka, cik tas pēdējais gads, kurus vēlāk pastāstīšu arī, bijis tāds diezgan tāds pārmaiņām bagāts, aktīvs, ļoti aktīvs un tā tālāk. Man ir brīži, kad es gribētu labprāt uzpīpēt, bet es noturējies, tas tikai labi ir. Mazie svētki! Ko beidzot man ir novests tas tālais gals, viss pats tālākais. Tagad es iezīmēšu, ko es šeit novedu. Šito es visu sakrāmēju, tad ir galīgi ceļš tukšs. Un tad es vēl sakrāmēju šito tēn, šito. Iezīmēt no šitiem, no šejienēs visur. Es paņēmu baļķus un vispārējos. Tad mazos atzariņus pavedu ārā. Un man tur ir tikai visur tajā ceļā ir palikusi bārmas. Kas šitas tāds ir? Kaut kāds beigies. Kāda malka. Nu jā, principā. Šitas ir, tas ir. Tā kaut kā, un tad viss parādās tas zeltens, vēl sarkans, tur, kur nav bijuši baļķi un tā. Un kā tā es te novedu. Jā, man sanāca tā, kad es ņēmos pa šejienēs. Es laiku šitās 2 dienas, 3. Šita tēne, šitos es novedu. Principā visu šitot es stūru. Sanāk, es novedu, un tas ir tālākais. Ka no šitās vietas, ja skatās tā krustojums, tur, kur pagriezās, tad sanāk tas attālums, kas man mazāk tagad visu laiku būs jāveic. Ja mēs tā skatāmies par ceļiem, 420 metri, plus mīnus. Jā, tā vidējais 975, bet jūtam tuvāk ir un ātrāk arī tas nozīmē, kur es varu, jo tas ir 400 metri. Tas ir tā, kad rēķini 400 un ir 800 līdz šiem punktiem. Un, lai 800 ar forwardu nobraukt, tas ir diezgan laiks. Kaut kā tā. Tā es tad šito palikušo visu, kas man līdz šitām līkumam ir, nolasīšu nākošajā
pusotrā kravā. Nu, un tad jau paliek šitas ten. Viss, šitas ten, nu, šitas arī tuvāk ir. Un šeit ir, cik es saprotu, tur, nu, augšā tāds, tas ir augšā, tur ir priedis, diezgan daudz varētu būt, ka būs tikai sortiments un viegli un ātri varēs savest. Un šitas ceļš vēl, bet tas no blakus šī ten iet iekšā. Tā kā arī no augšas jau brauc lejā ir, un tā. Nu, viņš arī kur ir, bet es tur nekur nevedu, nu, caur šajienēs nav jābrauc. Noteikti, ka daudziem interesē, kāpēc es vispār ir apakaļ mežā, jo es jau biju pazudis. Nu, tie, kas zina, tie zina, ka es biju pazudis uz pusgadu. Pusgadu es biju pazudis. Es biju sācis savu uzņēmējdarbību. Savu uzņēmējdarbību uzsācis, bija bruģēšana, vēl kaut kāda, nu, vispārīgā būvniecība, principā. Un vairāk es nevarēju apvienot to ar mežu, tāpēc nācās aiziet. Un pat cik iestājās maziņš bankrots. Nu, tas, ka vienkārši tika izdarīt darbi, viņiem tika saņemtas naudas, bet nepietiekami daudz, lai nosakt izdevumus. Ņemot vērā to, kad mēs arī jauna kompānija bijām, tie izdevumi bija vairāk nekā parasti, tas ir viens, bet tās cenas arī varbūt nekā tur nav tās augstākās, par kurām mēs tur strādājām, jo mēs principā ņēmām to, ko dod, vai tur nesprāgājām. Kaut kā tā. Un jā, tagad nedaudz jāatgūst ir tas tā kā zaudētais, vai kā to nosaukt. Nu, savā tajā darbā, ko es zinu, protu un daru. Tas ir mežs un tā. Un. Jā, tāpēc apakaļ, tas ir viens. Bet uzņēmums Top Care, Top Care Group un Top Care IK, viņš nav apstājies. Tur tāpatās cilvēki darbojās, 6 cilvēki principā strādā. Viss notiek, darās, vienkārši es esmu sakārtojis visu tā, ka manu klātbūtni tur patiešām nav vajadzīgi. Tur Mikas par visu atbildu un tur viņš visu čatku, visu sadara, saorganizē, visu tā kā vajag. Mēs, protams, uz telefonu. Tas par to, kāpēc es esmu atpakaļ mežā. Šī tāda dzīvnieka tas dzīvojās. Un kāds smukuļi. Alnīši. Šitie tāda maziņa vēl. Es esmu redzējis stipri lielākus, bet viņi ir tāpatās arī diezgan iespaidīgi lieli. Un viņi, novērojami diezgan bieži visur, kur nenormāli liels pēdas. Nenormāli, tu uzreiz var redzēt, kas tas tāds ir pa zvēru. Šitas ir labais, pa labi ir Sandris. Un pa kreisi brālīts ir, viņš ir resnāks, tāpēc tā, Sandris tievāks. Un arī brālītim tā cekula karājās diezgan, kā jau brālītim. Šī tā ir kailene, caur kuru mēs vadām. Tur viss ir apkārt reteni. Vienkārši pa vidam. Te bijuši normāls priedz. Kas man patīk Zviedrijā? Man Zviedrijā patīk tas, ka tu esi viens pats. Tas, ka tu esi viens pats uz tā traktorīša lielākoties gadījumu. Nākošanai laikam nebūšu viens pats, tas nekas, jāpalīdz novest atplicību. Un. Tas, ka tu pats regulē, kā tu gribi, kā tu daries un tā tālāk brauc, cikos tu gribi un tā tālāk. Protams, es ievēroju kaut kādu veidu grafiku. Es parasti sāku strādāt pirms 6, ceļos uz 4 visu laiku, eju 9 gulēt un strādāju līdz 6. Pa vidu, protams, kaut kāds pusdienas ņemu, pa vidām tā kā pildās, tur viss sadaža un ir uzvērt pusdieniņu. Un tā kaut kā, tas ir tāds viens grafiks. Tas, kad tev nav, tu, teiksim, slikti jūties vai ko, tu vari braukt mājās, taču neviens neko neteiks par to, jo tu jau kurā gadījumā šeit pelni naudu par izvestajiem klubiem, neviens tā nemaksā par to, ka vienkārši esi. Tā kā bieži vien cilvēki stājās darbā, mežā, iestājās darbā, cik to var nopelnīt. Ļoti dažādi, cilvēki ļoti dažādi ved un ļoti dažādi sāģē un ir tiešām dažādas sirsmas. Šajā gadījumā ir tā, ka man jāved tālu, bija jāved tālu, tagad stipri tuvāk, tagad jau te kubi vairāk ir, tagad, ja skatās, vēl darba laiks nav beidzies, vēl 3 stundas līdz beigām, kā es parasti strādāju, man jau ir 60 kubi.
Nu, tas jau ir, tāpēc, ka tas nav daudz, tas ir maz, bet es ar to visu tālojos novecu, un jau sākās jau, nu, jūt jau, kad var vairāk jau izvest jau, vienkārši, nu, tīri, tā, ka tev tik tālu nav jābrauc. Un tā kaut kā, nu, un tur jau ir vēl tas, nu, tas stāsts par to, kad, nu, kā tu krāvies, kā tu dari, kā tu plāno to visu, nu, tā tu vari, tā mainās tā alga, jo viņi var būt vienam 2000, otram 4000, bez nekāda pārspīlējuma. Tā mainās tās algas. Protams, nulītē mēs nopelnīsim vienmēr vairāk. Viss normālā, nu tā, kas man vislabāk patīk, nu 250-300 metri, tad tu zini, nu vidējais attālums pieviešanas uz katru kravu. Tad tas ir visforšāk. Nu tur normāls cipars ir un tu arī var labi savest kaut kā tā. Bet nulītes šeit praktiski nav, jo tās cirsums vienmēr ir kaut kur nost no ceļu. Viņas ieiet iekšā, tu vienalga kādā veidā šķērsām, krusteniski vai kā. Un tur nekad nebūs arī, nu, tā, kad ir nulīte. 100% vidējais pieviešanas attālums 70 metri. Un vienreiz tā bija Zviedrijā, kad vienkārši gar ceļu sleja iet. Sanāk 140 metri iekšā, arī tā arī bija. Un viss vienkārši brauc ārā un uz krautu, brauc ārā un uz krautu. Kaut kā tā. Nu ko, šodien neviss. Jābrauc jau tais ikdienas apkopīt. Kāds ir pārmās. Tas ir lapiņas tā kā Latvijā. Un jāmakš jāpakaļ ir lielam. Vēl kaut kāds kravelītis jāizved ir un tā. Kas tur man ir? Man ir jāsalabo tā šauciņa nost cilindrītim un tur aizsargs, luktura aizsargs, kas ir tas te divi bleķīši. Tas ir vaļā. Tās lietiņas sadarīs mājās un tā kaut kā viss. Paldies, ka noskatījies. Subscribe, like. Bye bye.